Čau, ir piekdiena, šodien es atkal no mājām strādāju. Kāpēc no mājām strādāju? Tāpēc, ka es trešdien pa nakti strādāju ar komandu kopā. Mums ir 2 trešdienas nedēļā, vai mēnesī, būtu labi 2 trešdienas nedēļā. Bet mēnesī 2 trešdienas mēs reāli malcam pa nakti. Saslēdzamies un malcam pa nakti. Tā kā online saslēdzamies. Kāpēc? Tāpēc, ka mums katru nedēļu pirmdienā ir plāns, kas kuram ir jāizpilda. Un šeit tad sanāk tā, ka tev sakrīt papildus darbu un plāns nav izpildīts. Un ir muļķīgi taisīt plānu un viņu neizpildīt. Tas vienkārši, tu dari tā, ka tu saplāno dienu, saplāno nedēļu, saplāno mēnesi, un tu neizpildi, piemēram, tur 3-4 reizes to plānu, tu sevi trenē neizdarīt to, ko tu esi apsolījis sev izdarīt. Tāpēc pa naktīm pastrādājam. Vakar man pa nakti sanāca pastrādāt. Tur gan es viens pats pastrādāju. Un rītdien, sestdienā man ir jābrauc, jāfilmē. Uz filmēšanu. Brauksim, filmēsim klientu. Tāpēc es šodien no mājām strādāju, bet tas netraucē reāli pelnīt naudu. Šodien mēs nofinišējam divus projektus, sūtam rēķinus. Klients apmaksā. Šeit arī ir tā, ka mēs izdarījām 100% darbu vispār pirms klients kaut ko ir samaksājis. Un, ja šeit abiem klientiem kaut kas nepatiktu, mēs vienkārši to naudu neņemtu. Tā kā, viss. Tas man patīk, ka mēs varam nodrošināt tādu garantiju. Ka mēs no sākuma izdarām, klients pilnīgi visu saņem, un tad viņš tikai samaksā. Un arī šeit ir tā, ka klients samaksā, ir summas. Parasti mums, protams, visam ir savas summas. Šeit ir vienam klientam bija summa, par kuru mēs piedāvājām, bet klients pateica, hei, pieliekat vēl kaut ko foršu, un es jums vēl ekstra samaksāšu. Un par lielāku summu, un tad mēs arī pa naktīm strādājām, 4 vai 5 cilvēku komandas strādājām, un braucām pie klienta, pa brīvdienām strādājām, visu darījām, kamēr izdarījām, kā vajag, un tikai tad es jūtos nopelnījis to, ka klients pats gribēja mums ekstra vairāk samaksāt. Tā kā tā. Un visiem, kas vēlās kaut ko sākt, vai arī ir pašā sākumā, es tiešām iesaku ielikt sirdi iekšā un iemācīties analizēt cilvēkus un saprast, kuram cilvēkam ir vērts palīdzēt nesautīgi un ar kuru cilvēku nav vērts tērēt laiku. Un atrod tos cilvēkus, kuriem ir vērts palīdzēt, un dari vairāk nekā viņš sagaida, dari vairāk nekā viņš prasa, un dari brīžiem arī vairāk nekā tev liekas, ka tu vari izdarīt. Jo tikai no tā tu iemācies, klients ir laimīgāks, klientam ir kultūras šoks, jo pārsvarā jau visi, kas piedāvā tos pakalpojumus, viņi tādi ir, mēģina lētāk, ātrāk to visu izdarīt, un ja tu ar kvalitāti un izdarīt vairāk, tad tas ir super tavā pusē. Tā kaut kā. Es ceru, ka bija saprotams, bet maucam tālāk. Šo mēnesi mērķis ir 10 jauni klienti, šobrīd ir 7 apmaksājuši, bet mērķis ir 10, bet plāns ir 12. Sapratāt, plānojam vairāk, bet mērķis ir jāizpilda. Čau!